Esmu Kristaps Lācis, esmu frizieris. Es gribēju būt bērnībā frizieris. Jau no 14 gadiem. Jā, tā ir bērnība. Tad, kad es vēl matus netaisīju lēlēm, negriez matus lēlēm, bet jau zināju, kad kādreiz viņām griezīšu un arī cilvēks ņemšu un griezīšu. Citi klases biedri gribēja būt banķieri, ekonomisti. Gudri puikas bija tāda meitenes arī. Policisti gribēja būt, ugunsdzēsēji, vēsturnieki, ģeogrāfi. Es gribēju būt frizieris. Atbrīvojies, iztēlojies savu nākotni, kas tu gribi būt, kas tu būsi, kā tu sevi redzi. Un tad arī viņa atnāk pati. Ir kam grūti nāk, bet ir kam viegli atnāk. Man atnāca viegli. Par frizieri kļūst, par to vispār, ko cilvēks vēlās, kas viņš vēlās būt, tas notiek. Man liekas, ātri tam jābūt tā sajūtu. Man tas atnāca ļoti ātri. Vienkārši tāda sajūta, kad jābūt tam, kas tu esi, jābūt frizierim. Pamodos no rīta un saprast, kad meitenes nesmukiem matiem apkārt staigā, ka viņas jāspucē. Un tad es sāku, jā, tā es izdomāju, sāku mācīties. Bija grūti, bet, atmaksājās pēc tam. Agrāk vēlāk piepildās sapni. Reiz gāju mācīties pēc 9. klases. Ātrāk būt frizieris, uz frizieru skolu. Un tur nomācījos 3 gadus, pēc tam vidusskolu izlīdzinošais, un tad jau sāku strādāt. Strādāju jau 9 gadus. Jābūt vīzijai par to, kā cilvēks izskatīsies. Un labam psihologam višķiņu. Vispār ļoti daudz prasību ir. Tu gribi būt labs frizieris. Tā jau kurš var būt frizieris, man liekas. Jājūt laikam māksla, tendences jaunākās. Arhitektūra arī savu veidu. Frizūras jāveido, vai ne? Arhitektūriski. Jāzīmē, jāmāk zīmēt smuki. Vai nodara lietas, ko es mācījos skolā? Jā, nodara. Naudiņu māku skaitīt. Vispār, man liekas, tas viss nodara nākotnē. Arī, ja gribās kaut ko papildus mācīties, tas tomēr viss nodara. Nevajag atmest kaut kādas lietas, kas tev neinteresē skolā. Tu būsi frizieris, un tu mācīsies tikai, nezinu, tur valodas. Nē, tas nedara. Jāmācās viss. Tas ir laiku. Viss ir vajadzīgs.